Šajā video Zaļie stāsti mājai iepazīstina ar mēbeļu dizaineriem, kuri savā praksē izmanto otrreizējus un ilgtspējīgus materiālus. Tāpat aprunājāmies ar mēbeļu atjaunošanas ekspertiem un entuziastiem, lai uzzinātu, cik lielu finansiālu un laika resursu jāiegulda, lai mājas apstākļos atjaunotu mēbeli. Mūsu pirmā pietura ved uz Rīgu, apciemojam labveikalu Latgales ielā. Labveikals tapis ar Life Waste to Resources projektu atbalstu un galvenokārt piedāvā remontētas elektroierīces līdz pat 50% lētāk par to oriģinālo cenu, kā arī unikālus produktus no otrreizējiem materiāliem. Taču mūsu vizītes mērķis šeit bija apskatīt veikalā izvietoto dārza krēslu un galdiņu, kas 100% veidos no pārstrādātas plasmasas. Tā autori ir Slice of Plastic, kas izgatavo šādus un citus līdzīgus interjeru priekšmetus, izmantojot pārstrādātu plastmasu. Tālāk mūsu ceļš ved uz Sarkandaugavu, kur netālu no slavenās Provodņika ēkas Kundziņceles tilta pludmales parkā reālā dabas vidē izvietoti pārstrādātas plasmasas objekti, galdu un krēslu konstrukcijas un soliņi. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi popularizēt informāciju par šādu objektu izveides iespējām un to svarīgumu globālās ilgtspējas veicināšanai, jo dažkārt sabiedrība šādus objektus nespēja pienācīgi novērtēt. Viss sākās pirms 8 gadiem. Tajā laikā, tas nav šodien, bet tajā laikā tas neprasīja ļoti liels ieguldījumus. Tad 7 gadus bija mēbeļu skola, bija semināri katru mēnesi. Es uzrakstīju grāmatu, pirmo Latvijā par šo tēmu. Un mani eksperimenti, manas zināšanas, tas ir visvērtīgākais, jo tā liekas, ko tev tur vajag? Tur maska, tur kaut kāds slīpējamais, vai ne, tur kaut kāda laka, bet īstenībā profesionāli tu dari tik daudz mazas segments, nianses. Un tīri par to, varbūt to skolu, kā es sapratu, tā zināšanas ir gadiem krātas un viņas nav izmērāmas, bet, piemēram, tāds parasts cilvēks, kuram nav priekšzināšana ne par konstrukcijām, ne par atjaunošanu, cik laika un cik finansiālu resursu varbūt viņam būtu jāiegulda, lai atjaunotu to vienu krēslu? Tas ir ļoti individuāli, arī man nebija ne resursi, ne priekšzināšanas. Tas, ko es darīju, es testēju, es mācījos, es mēģināju izkost, taisīju eksperimentus un tā tālāk, bet tāpēc ir grāmata, kurā tas viss ir iekšā. Un vai tie paši kursi, ka tev ir tas viens cilvēks, kam tu absolūti uzticies, vai cik labi tev sanāks, tas ir cits jautājums, jo ir cilvēki, kas, piemēram, viņam rītīgi nesanāk slīpēt, viņam nepatīk, viņš jūtās tur stulbi vai vēl kaut kā. Un tas, ko es sapratu, ka šīs lietas ir grūti darīt, tad nav telpiskas domāšanas. Respektīvi, ka tu skaties uz kasti, un tu vienkārši nesaproti, kā viņa varās, vai, tas ir vienkārši tāds tests. Tādi ir bijuši 3 cilvēki pa visiem šiem gadiem, kas vienkārši, tu viņam stāsti, rādi, schēmas, zīmē, tur viss kaut ko, viņš vienkārši nesaprot. Bet, tas ir tiešām, tad ir tur viss, tur nav fināls, vispār nav iespējams. Bez palīdzības, bet lielākoties visiem citiem viss sanāk, un skatos no studenta puses, tas, ko kā feedbacks esmu dzirdējusi, ka pamēģinot jau otro reizi, viņš vēl vairāk saprot. Pirmajā reizē var nesanākt, un pirmajā reizē var itīgi labi sanākt, un tas, ko būtu prātīgi darīt, ir neņemt to vecmāmiņas supervērtīgo bufeti, kā pirmo mēbeli, paņemt kaut kādu tabureti, kaut kādu mazu galdiņu, ko nav žēl. Jo practice makes perfect, un šajā gadījumā, jo vairāk tu taisi, jo labāk to sanāk, vairāk tu saproti, kā es kustinu to slīpmašīnu, kad es slīpēju. Tad, kad es to sāku, es teicu, man bija pāris krāsu buņģas grūnskrāsa, kas ļoti būtiski, tu kaut ko krāso laka, bēca, slīpmašīna, kaut vai otra lētākā no depo. Slīpējumos papīrus, lupatiņu un PVA. Tas varētu būt, ja tu rēķini vēl tur slīpmašīnas iekšā, un tur kaut kāds brilles, maskas un tā tālāk, tad līdz 100 eiro, tas, ja tu gribi tā nopietni to darīt. Bet, ja tu gribi vienkārši uzfrišināt tā bišķiņa, lai izstāst svaigāk, tev pat tīri labi pietiek ar skavotāju, audumu, kaut kādu gabaliņu un, kaut vai vasku. Tas ir svarīgi, kur tu dzīvo, tas ir svarīgi, kur tu dari ar savu vidi, bet lētāk ir aiziet nopirkt jaunu.
bet tas nav par to. Tas ir par to, ka tu vari aiziet nopirkt to masu produkcijas kupkrāslu par 160 eiro aptuveni, tu ietaupīji 150 eiro. Tu varēsi atrast vecu, atnākt pie mums, tu vari izvēlēties savu biezumu, savu audumu. Kostiumu aizot viņu līdz pēdējiem, plus vēl mēs dodam 100 gadu garantiju. Visas lietas, kas ir līdz 80. gadiem taisītas, viņas visas ir domātas, lai viņas var pārvilkt, lai audumu var pārtapsēt, lai var notīrīt to līmi un salīmēt atpakaļ visas tās konstrukcijas, un viņš stāvēs literāli 100 gadus. Neviens no mūsdienās atrodamajiem krāmiem nestāvēs tik ilgi. Vienalga, kādu reizi tur atbrauks mums kāds ciemiņš, un jūs viņu tā iedvesmosiet, ka vienkārši viņam mainīsies visa dzīve, kas ir tas, kas man liekas ir ļoti būtiski, ka ir cilvēki, kas ir tie ģeneratori, tie iedvesmotāji un tā tālāk, un bieži vien viņi paši to neapzinās. Pārceļamies uz Jēkabpili, kur apciemojam mēbeļu ražotāju Furniflow, kuri praktizējas arī mēbeļu pārvilkšanā, tādā veidā veicinot atkritumu daudzuma samazināšanos. Visas mēbeles, ko ražojam, ir spec pasūtījumi. Mums nav savas kolekcijas priekš veikaliem. Uz kuģiem ir ļoti tagad populāri pārvilkt mēbeles. Vienkārši pārvilkt jaunu audumu, salabo, pielabo un tādā veidā. Tas ir tagad tāds jauns virziens, kuru mēs arī tā kā mēģinam. Man tikko komanda lidoja uz Jaunzēlandi, kāpa tur uz kuģa. Kuģis, kamēr peldēja uz Tokiju, viņiem bija 18 dienas jūrā, lai 83 kabīnes pārvilktu. Viņi to visu izdarīja, un tad no Tokijas lidoja atpakaļ mājās. Jāņem vērā, ja tas nav mūsu ražots, un mums visdrīzāk nav, tad mums tā ir izstrāde no nulles, un ja tu gribi pusdienu krēslu, tas nebūs lētāk nekā aiziet nopirkt pusdienu krēslu. Kā es smējos, ja dīvānam ir atmiņas no klases vakara vai balles, un negribas mest ārā, bet atjaunot, tad ir vērts. Pārsvarā tā summa būs ļoti līdzīga kā jaunam. Viens ir, ja tas ir mūsējais, kad mums ir visas sagatavas, tad tur ir daudz vieglāk. Bet, daudz izmantojam saplāksni jaunajiem projektiem, bet ir citur, kur izvēlas arī skaidu plati, kas ir atkal pārstrādātas skaidrs, kas ir otrreizējais materiāls. Paralons ir, kas ir no atgriezumiem līmētais limī, citreiz izmantojam. Tā ka ir tie materiāli, kas ir jau otro reizi arī nonāk pie mums, kamēr mēs sākam kā jaunu mēbeli jau ar otrreizējiem materiāliem. Tā ka tas ir tagad tāds diezgan aktuāls, arvien vairāk un vairāk tiek prasīts. Vairāk laikam tā, ka pēc tam viņi ir vēlreiz pārstrādājami. Tas ar mīksto mēbeli var būt tādā ziņā vieglāk, jo mīkstai nomainot audumu izskatās pilnīgi jauna. Nav ne veikali, ne arī veikalos nav. Mums nav tādas standarta produkcijas. Līvānos darbojas S-darbnīca un Mārtiņš Markots, kurš veido dažādus vides objektus no metāla atlikumiem. Viņa filozofija atspoguļojas viņa darbos, kur katra detaļa izstrādāta ar lielām rūpēm. Beidzām mēs savas vidusskolas, profskolas, kur jau kurš, 2006, 10, 12 gads, citi bišķīt ātrāk, un kur aizgājām PR, IT, juristu palīgi. Viss aizgāja uz turieni, jo tika noniecinātas lietas, kas ir ikdienā nepieciešams. Un līdz ar to, ja cilvēks var uzlidot kosmosā, tas ir jauki, bet ja viņš var uztaisīt piena slaucamo aparātu, tas ir izdevīgāk. Tas ir praktiski un vajadzīgi. Ir lieli uzņēmumi. Tas ir liels. 10 vienības ir minimālais, ko var pasūtīt, un nebūs varbūt tik individuāli pieeja. Arī pašam, ja par to otrreizējo materiālu izmantošanu, tad daudz kas no aprīkojumiem vienkārši tāds, kas ir, viņš varbūt morāli novecojis kaut kādā ziņā, bet viņš savu darbu dara. Un tāpēc, urmašīna aiz muguras, viņa, protams, ir modernizēta. Tā bāze ir kaut kur no pagājušā gadsimta sākuma, aizpagājušā gadsimta beigām, kā tāds vēlreiz izmantots. Arī metodika darbā bieži vien ir tāda, kas mūsdienām varbūt tās. Ko tu ņemies, tak var pasūtīt, var uztaisīt, var kaut ko izdarīt, ir taču ārpakalpojumi visādi. Bet tad es nevaru pateikt, ka es esmu to izdarījis. Kaut kādus procesus varbūt pārliecināties par pareizību un kaut ko noskaidrot, jo nevienmēr tev viss ir jāzina. Interesants bija tas velosipēds, ko es aizsūtīju. Diemžēl tajā laikā tās bildes. Es atradu vēl viena, varbūt ir, viņš tāds nosviests ārā. Sākās ar to, ka viņš atveda zirga kasmašīnas riteņus un izejot no viņu izmēriem,
Man vajadzēja proporcijās uztaisīt to velosipēdu. Man liekas, ka rokturi bija no dvieļu žāvētājiem, kas vannas istabās. Jo viņas tur pagriežot, viņi tur sanāk tādu. Čemodāna nebija, čemodāns tika uztaisīts. Bet no veca dūmvada gabala, man liekas, viņš bija. Jā. Tā galvā pieliec, ja šeit nogriežu, tur pielieku, un otru pusi tāpat, man sanāk čemodāns. Tas viss tik forši salikās kopā, un es teiktu, ka viņš ir ļoti labi sanāca un joprojām kalpo. Veco lietu savišana kārtībā, viņi joprojām turās. Viņš tāds, viņam ir lineļi apstrādāti dēļi. Izgatavots jau viņš ir pēc tīrākās sirdsapziņas, protams, bet tika izmantots arī viss dēļi no garāžas un kaut kādi finiera gabali, kaut kas. Par to velosipēdu jau arī, tas arī ir otrreizējais. Biju viņu ieraudzījis Lūžņos savā laikā, jo viņš bija saliekts, mēs viņu kaut kā divatā tur taisnojām. Tas bija tāds baigais azarta pasākums. Jā, bet visam jau ir robežas kaut kādas. Protams, ja tajā krēslā potenciāli ieraugi, viss kārtībā, ļoti labi. Bet reizēm pats pavasara tīrīšanas taisi, tad pasties uz tiem dzelžas atgriezumiem visādiem. Viņš noderēs. Kad? Nē, noderēs tad, kad tu izmetīsi. Tas ir likums, zelta likums. Vēlamies izcelt Ilviju Tīroni Gabrānovu, kura darbojas Cēsu pusē. Viņas atjaunotajām mēbelēm piemīt augstas kvalitātes īpašība gan dizaina, gan ilgtspējas ziņā. Viņas prāt ļoti daudz potenciāla slēpjas šķietami nolietotās mēbelēs. Daudzām mēbelēm ir sava vēsture, tās mantotas no ģimenes vai vienkārši izgatavotas daudz kvalitatīvāk nekā daļa mūsdienu produkcijas. Redzēt, kā nolietota mēbele pārvēršas par skaistu funkcionālu interjera elementu, vienmēr rada gandarījumu. Katra atjaunota mēbele ir pierādījums tam, ka skaistums nav tikai jaunajā, tas bieži slēpjas tajā, kam dots otras elpas vilciens. Arī Katrīna savā brīvajā laikā pievēršas mēbeļu atjaunošanai. Bet kāpēc? Mans galvenais iemesls, kāpēc es to daru, ir tāds, ka man nepatīk, ka visiem ir vienādas IKEA vai Alan Deco vai kaut kādas Optimus, visiem vienādas standarta mēbeles. Ka viena no tām motivācijām ir tā, ka šīs mēbeles ir daudz kvalitatīvākas. Otrs, tās ir daudz interesantākas, oriģinālākas, un it īpaši šajā atjaunošanas procesā tu vari to mēbeli uztaisīt vēl interesantāku. Atjaunot mēbeli, protams, tas kaut ko maksā, bet tas ir, es teiktu, lielākoties visiem pieejams. Ja tas nav kaut kāds super masīvu koka skapis, 3-metrīgs, kuram tur vajag tiešām mēnešu ilgu atjaunošanu, protams, tas būs arī ļoti dārgi, bet ja tie ir vienkārši parasti ēdamkrēsli vai ēdamgalds vai kaut kādas tādas vienkāršas standarta ikdienas mēbeles, ko mēs cilvēki parasti izmantojam, tas viss ir affordable un nemaz nemaksā tik lielu kosmosu. Mana trešā arī ļoti svarīga motivācija, kāpēc es to daru, ka vai cilvēki pie manis nāk un saka, ka kur ir mana vectētiņa gatavots krēsls vai manas omītes 100 gadus atpakaļ kaut kur otrā pasaules malā nopirkts kafijas galdiņš un es negribu viņu mest ārā, bet man viņš nepatīk, kā viņš izskatās tagad un es gribētu viņu atjaunot, lai es viņu varu tālāk lietot. Un kāpēc gan kaut ko tādu nedarīt, ja tas ir iespējams? Manuprāt, tā ir fantastiska iespēja, kā tu vari saglabāt kaut kādu ģimenes mantojumu, kaut kādu slavenu cilvēku, piemēram, mantojumu. Cik tas ir grūti vai viegli? Godīgi, ja es melotu, es teiktu, tas ir viegli, un jebkurš to var izdarīt, bet godīgi tas ir diezgan grūti. Ja tu gribi to tiešām izdarīt kvalitatīvi, tas ir grūti. Tev ir tiešām jāzina ļoti daudz dažādas tehniskas lietas, kā tehniski pareizi noņemt veco laku krāsu, kā pareizi slīpēt, lai mēbeli nesabojātu, kādas krāsas lakas drīkst uz kāda koka, kādas mēbeles likt virsū. Visādi tādi nieciņi, kurus ir jāzina. Protams, bez tā visa var iztikt un vienkārši noņemt laku, noslīpēt, nokrāsot un miers. Un ja ar to pietiek, protams, tā arī var darīt un tas ir pilnīgi normāli un tā arī ļoti daudzi dara. Bet tāda profesionālā atjaunošana ir, protams, daudz piņķerīgāka. Tur ir ļoti daudz dažādi solīši sīki, ko tādi profesionāli atjaunotāji, restaurātori ievēro, lai tā mēbele sanāk ideāla pēc tam. Un tas ir ļoti sarežģīts process.
to var iemācīties, bet pat ja tu teorētiski to iemācies, pēc tam praksē ar katru mēbeli gadās kaut kādas ķibelītes, kaut kas jauns, kaut kas nesanāk, vienkārši tāpēc, ka tā mēbele ir tāda un nekā citādāk, un tad vienkārši tu praksē iemācies to visu. Bet tas viss ir, man tas tieši sagādā tādu baudu un prieku, kāpēc es vispār to daru, jo es ar to atslābinos, es vienkārši domāju par kaut kādām tādām citām absolūti nesaistītām lietām, un tas viss ir interesanti un patīkami. Protams, kādreiz besī, bet kopumā patīkami. Par to pašu atjaunošanu, protams, ja tu gribi, lai šī atjaunotā mēbele kalpo ilgi, tad tā ir jāatjauno kvalitatīvi. Jo ļoti bieži gadās tā, ka man arī citi stāsta, ka kur es atjaunoju tur krēslu, bet viņš pēc gada jau viss bija nobružājies un nav vispār vairs glīts. Un tā kā jāpārtais atkal, bet kāda jēga, ja pēc gada atkal būs tāpat. Un tad es jautāju, bet vai tu noņēmi kārtīgi krāsu iepriekšējo nost? Vai tu noslīpēji mēbeli kārtīgi? Vai tu grunti uzliki pirms krāsas? Vai tu krāsu uzliki 2 vai 3 kārtās? Vai tu laku uzliki virsū krāsai? Un ja kāds no šiem posmiņiem tiek izlaists, protams, ka tā mēbele ātrāk nobružāsies un ātrāk prasīsies tā atjaunošana, bet ja šī atjaunošana ir izdarīta pēc visiem solīšiem, nekas netiek izlaists un maksimāli kvalitatīvi tas tiek izdarīts, tad viņa tiešām goda vārds var kalpot vēl 50 gadus, 70, protams, atkarībā, kur viņa stāvēs un kā viņu lietos, bet tas mūžs ir atkal neizmērojami ilgs. Kaut kā tā.